Šodien īstenībā 3 dienas šeit Kārļmuižā notiek vasaras kopā sanākšana aptuveni 30 cilvēkiem, kas ir mammas un tēti, brāļi un māsas, un bērniņi ar redzes problēmām, vājredzīgie bērni. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. Vecāki ar savu spēku un ar savu mīlestību šo bērniņu var pacelt citā līmenī. Un tas ir ārkārtīgi lieliski, kad bērniņš ar diagnozi, tas nav ģimenei tāda melna svītra pāri. Tas arī ir prieks un tas arī ir tāds milzīgs dzīves prieks. Un tie bērni, jā, jūs redzat, viņi te iet un skrien un spēlējas un lēkā un nu, tas ir tas, ko var paveikt ģimene. Lai viņi aizbrauc, un tad līdz nākamajam gadam viņiem ir iedvesma, viņi iepazīst ar citiem vecākiem, un tad viņi var savā starpā sazināties, un es ļoti ceru, ka nākamajā gadā jau vecāki būs tie, kas zvanīs un teiks, mēs gribam nometni, mums ir vajadzīga šāda tikšanās.